Nu, reku Robertam ir ļoti smuks taimiņu paps. Tūdās, kamēr viņš atkabina, lai zivs nemokās ātri, parādīsim tās būtiskās atšķirības starp lasi un taimiņu. Tad, kāpēc tas ir taimiņu paps? Pirmkārt, reku, viņam mutē ir knābis. Ja? Viņiem tas ir tas, kas lašu papiem, taimiņu papiem, foreļu papiem uz nāštu izaug. Lai viņi var dižoties savām dāmām. Un, pagaidi, mēs čakari auklu. Un reku, ja, tad, kad viņu noliek taimiņiem, tad, kad mut ir ciet šis te lūpas kaktiņš, viņš aiziet aiz acis līnijas. Iedomājās šis te novelkt aiz līniju. Lūpas kaktiņš, viņš aiziet aiz šīs te acis līnijas. Lasim, viņš būtu līdz ar acis līniju. Ja, vienā līnijā. Un asta. Jā, un taimiņam asta ir, taisna. Reku, var redzēt, taisna, ja? Gandrīz tā kā cirvi nocirst. Jā, lasim tomēr ir tāds V burtiņš. Nu, un punktojums. Tūdās, nu, izmēri. Un, ups. Cik tas sāks no 50 eirīt un ir 50, 60, tā arī būs 69. Nu, 69 centi. Tad šito mēs arī likumīgi varam paturēt. Un te var redzēt, jā, arī punktojums. Lasim parasti ir te iedomātā tā viduslīnija. Lasim punkti būs šiden. Un taimiņam ir... Iedomātā, bet ir vidus. Nu jā, ir, jā. Arī... Un lasim punktojums, taimiņa punktojums ir arī zem viduslīnijas. Daži punkti zem jā. Viduslīnijas. To nemotīsim silti atlaidīsim. Bet nu šī idejas vismaz pēc izmēriem ir tāds, ko arī likumis drīkst paturēt. Vienīgais tas, ka, nu, ja, sapratu, kad laikam. Jā, aizgāja. Jā, ieslēdz pātrinājumu. Un aizgāja tomēr. Šis bija ilgi, jā. Bet, nu jā, nu tas ir, nu, šo mēs likumiski varējām paturēt, bet tad Robertam Copu šodien beigtos. Nu, pēc visiem nolikumiem, un jā, tad viņš varētu pāris stundas sēdēt mašīnā, tiktu kā skatīties to, kā ķeram mēs.